riņķis atpakaļ brauc, skaidrs. Jo. Visi baigākā sajūsmā par motocikliem. Braucam meklēt riču. Jā, mēģinam atrast. Šodien burvīgs sestdienas rīts, ir 3. maijs. Braucam satikt Mārtiņu, lai kopā dotos uz Daugavpils moto sezonas atklāšanas pasākumu. Šodien mēs Mārtiņu būsim tikai 2. Vēlāk piebiedrosies arī Riča. Viņš pataiks nobrauks uz Daugavpilu. Šodien ir saulaina diena, bet tā temperatūra ir tāda, kāda viņa ir. Šobrīd ir 11 grādi pulsā, kaut kādiem 9:30. Un šodien sola līdz pat plus 17 grādiem. Domāju, būs ok. Būšu ātrāk nekā Mārtiņš. Mēs ar Mārtiņu sākam ceļu uz Daugavpilu šodien. Mēs brauksim pa otru ceļu, nebrauksim pa klasisko Rīga Daugavpils šosei, bet brauksim caur Vecumniekiem, Aknīste, Nereta pa to pusi. Iebraucam Vecumniekos. Bieži nebraukāju pa Vecumniekiem, bet katru reizi, kad iebrauc Vecumniekos, vienmēr kaut kāda tirdziņa šeit notiek. Kā piemēram šodien. Karogu brauciens. Mazliet pieslēgsimies pie svešiniekiem. Braucam Vallē.
iebraucam Sproģos, tāda neliela apdzīvota vieta. Šis īstenībā vecumnieku ceļš ir tāds diezgan interesants. Viņš ir vienmuļš, bet interesants. Tie, kas nav braukuši pa šito pusi, tad ieteiktu izbraukt. Taisnākais ceļš no Rīgas puses uz Daugavpili. Te arī sanāk mazāk kilometra. Un šeit ceļa segums ir, teikšu, diezgan labā līmenī. Skatos pulkstenis jau 11. Pirmā stunda jau ir aizgājusi un baigi neskrienot. Esam nobraukuši jau 100 km bez kaut kādām pauzītēm. Nu, pirmie 100 km šodien bez apstājas ir ok. Ar dibenu vēl viss kārtībā. Navigācija rāda, ka pēc 17 km mums ir degvielas pietura. 13 km vēl. Tos pa vēju! A few moments later. Ieturējām nelielu pauzīti Aknīstē un dodamies tālāk uz Daugavpili uz vienības laukumu. Iebraucot pie Daugavpils baiga remonta visur apkārt. Mārtiņš tagad rādīs kaut kādu shortcut, kur it kā nevajadzētu būt nekādiem remontiem caur kaut kādiem ciemiem. Šito ceļu es vispār nezinu, man ar navigāciju pat viņu nerāda. Nu ko, beidzot esam Daugavpilī. Jābrauc uz centru, rāda 2,8 km. Tie, kas brauca mums pa priekšu, tie arī izdomāja tomēr iegrēt šeit, kur mēs. Tā, mēģinam atrast. Laikam būs, esam atraduši. Jā, pastājam. Jā, lai visi aizbrauc un braucam aiz viņiem. Un
stāvējuši tur pie tā tilta, iespējams būtu vēl kaut kur ļurkājušies. Es domāju, ka jā. Nu, mēs esam Daugavpils motosezonas atklāšanas parādē. Ilgiem laikiem arī izbrauksim mēs. Parāds braucienā. Mēs te no aizmugures, lai nebūtu jābakstās. Šī te labi jāprāt. Pēc gan daudz cilvēku. Šeit Daugavpilī cilvēki tādi ļoti draudzīgi izskatās. Visi baigākā sajūsmā par motocikliem. No, Riņķis atpakaļ brauc, skaidrs. Jo, baigā rinda. Varēsim redzēt tie, kas pretī mums brauc. Daudz to motociklu tajā Daugavpilī. Tā arī kolona beidzās. Baigie fotografi. Tā, lēnām dodamies uz kartodromu Blāzma. Tur laikam būs tas lielais pasākums. Tāda sajūta, ka pārāk zemu lido viņš. Hei, tu nos! Šīs bija labs. Davai, es apsīšos, kur tas ir to Blāzma. Nu pašā galā iznāk. Jā. Braucam? Ko daram? Tu baigā rinda. Jāuzraksta. Mēs ar Mārtiņu izbraucām parāds braucienu. Tāds diezgan garš bija. Baigā bakstīšanās, baigā sajūgas lidināšana. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc es parasti nebraucu šajos kolonu braucienos. Un Ričs arī ir atlidojis uz Daugavpili. Aizbrauksim viņu satikt, uzpildīsimies. Tad jāizdomā, kur mēs varam aizbraukt, ieturēt pusdienas. Nu un tad skatīsimies, ko tālāk. Aizsies daudz vietējo. Braucam meklēt Riču, kā viņš visticamāk tajā cirkulī ir.
vairāk no Rīgas atbrauc, nekā jūs vēl nezinu, kurien. Čā, Gremo jau, jā. Tā, meklējam, kur pāris pusdienas un braucam atpakaļ. Daugavpilī. Nezinu kādu vietu, bet ne centrā. Fuj, ne centrā negribu. Kaut kur ceļu malā. Jāiemet kaut kādā šajā, ne? Aplikācijā. Nu, cik sods dabūja? Cēms, ka neviens. Māri sarāja. Ap tevi sarāja? Jā, neredzi, kā man numurs stāv. Dabūju pīcu pa pakaļ. Es biju apstājies tādā vietā, man palmēs tur visi Daugavpilis, skatos visi uz finišu, visi sāk stopēties, nomet malā, Mārts ar nomet malā. Virzi tā skaistā, tur tieši pilni virs ar poličiem, visādiem braucam motocikliem, viens piebrauc, bet kaut ko sāk Mārim. Māris tur beg. Nē, viņš man uzdirs, acīm redzot, ja es kaut kādu sūdus varīt. Nē, nu viņš teica, kad viņi sodītu organizātoru. Viņš man pats roku paņēma atloci atpakaļ. Viņš atbrauca reiz tā. Nebūtu nekāda Rīga, Jā. Nu, tas ir tā centrā, ka tur ir kur nolikt motociklis vai nav, vai tu nezinu. Nē, es domāju, vai tur būs vieta vispārībā. Es nezinu, vispār Daugavpilī nav problēmas tādas, bet trīs mašīnas es ceļā uz Daugavpili satiku. Nē, es domāju, cilvēku daudz, vai tur nebūs tā, kad būs aizsists. Nu, kā pasākums? Mēs jau atbraucām un tad sākās brauciens. Mēs jau baigi neko neuzspējām. Vajadzēja vēl ātrāk braukt. Mēs 10. izbraucām, pāris minūtes pēc tam. Un bijām kaut kur nedaudz pēc 12. Uz vietas. Mēs iebraucām tajā vienības laukumā, kur visi gatavojas un viss, un tur ar nostāvējam. Sākās tas brauciens, parāds brauciens. Izbraucām parāds braucienu, viņš ahuiet, cik ilgs bija. Parasti nav tik gari. Parāds brauciens beidzās pie kartodroms Blāzma. Tur ir tas lielais pasākums. Un viss, un tad tu uzradies. Tad tu mūs vedīs uz to te vietu, ja? Hipsterīgo. Riču mūs vedīs uz hipster vietu. Aizbrauksim pāris pusdienas. Un Ričs teica, tā ir kaut kāda hipsteru vieta, redzēsim, ko tas nozīmē hipsteru vieta. Nezinu, kur. Ričs rāda pa kreisi, brauc pa labi. Tu nesaki, viņš griež nopietni. Es viņam pajautāšu, kā viņš pagriezienu slēdz. Viņš slēdz iekšā pa kreisi, bet griež pa labi. Jau otro reizi pēc kārtas. Tā, Riča bļāviens. Kaut kāds problēmas Ričam ar pagriezienu. Vai nu slēdzis, vai čālis. Riča! Kā tu eksāmenu noliki? Es domāju, ka tu kļūdījies, bet tu tagad pilnībā katru pagriezienu veici pretēji rādot pagriezienu. Tu griezies pa labi, tu slēdz iekšā pa kreisi. Tev ir nepareiz āda? Rāda pareizi. Kāpēc tu slēdz otrādāk? Es braucu, domāju, tu riktīgi maldini. Kapitāli pie tām vēl. Vai arī tu pārskatījies? Es uzņēmu ar kameru, vecīt. YouTube'ā varēs redzēt. Tā neapgāzīsies, ne? Mārtiņš jau pa krūto, viņš jau zin kā. Es ceru, ka neviens uz moču neuzliks virsū. Kā viņi panāk šodien? Nē, normāli, viss kārtībā. Tu jau arī kustās. Nē, es baidos par to, ka kāds sīkais atnāk, uzkāp virsū, zin kā. Jebal, kā pašķīt. Šitam GPS izrādās arī normāls tureklis ar lādētāju. Bet es tev tajā reizē teicu. Tu man toreiz prasējies, tavu atbildēji, ka ir, bet tikai man nav. One eternity later. Tā, ieturējām normālas pusdienas. Saucās Igi. Daugavpilī noteikti ieteikt. No tā hipstera, ko Ričs teica, tur tikai mēbeles zemās. Tev bez mazai jāapguļās gultā un tad var paēst. Vispārējais īstenībā bija baigi labi. Un mēs dodamies virzienā uz Rīgu. Tagad ir kaut kādi bez 10-4 un gaisa arī normāli iesils, plus 18 grādi. Vietējies. Gangstās.
mūsu nākamā pietura Jēkabpils. Tur uzpildīsimies un līdz Jēkabpili ir 89 km. Mēs tagad braucam pa topošo Daugavpils bāni. Šīs ceļš ir drausmīgs. Kā jums liekas, palaidīs vai nepalaidīs? Kādi malači. To es saprotu. Make it timeless. Never let it fade. Make it timeless. Never let it fade. Kas notiek? Nu jāpaciešās ir visu vasara un uz nākamo sezonu esam pārliecināts, ka būs gatavs. Timeless. Rīča gutrinieks domā, ka tur mazāk bedres ir. Bet nav tā. Varbūt ir mazliet mazāk, bet viss ceļš vienāds. Nu, beidzot šīs te bānas beidzās. Sliktais ceļa posms. Un varam sākt braukt normāli. Make it timeless. Never let it fade. Make it timeless. Never let it fade. Make it timeless. Iebraucām Līvānos. Līvāna ir diezgan gara pilsēta. Ja salīdzina ar citām līdzīgām pilsētām, ja tad Līvāna tāda ļoti iegarina tāda ļoti iegarina. Timeless. Diezgan plats ielas, ka var arī normāli izbraukt pa vidu. Make it timeless. Tas ir rollers. Jomajā, tāds kāds drausmas. Iebraucam Jēkabpilī. 86 km nobraukt no Daugavpils cirkuļa. Dodamies uz Jēkabpils cirkuli. Un skatos, šobrīd priekšā ļoti nesmuku mākonīši. Nu tā, ka ļoti. Līdzi nav paņemts pilnībā nekās priekš nokrišņiem. Paņem vienu tādu vējaku līdzi, ko apakšā šitam pavilkt. Nu tas arī viss. Šodien nesolē lieta ir kā. Ļoti ceru, ka tas viss aizies uz to pusi. I'm the giant that they running from. Taking shots, I think they jump the gun. If they go against me, then they done. You cannot handle this. I don't think you can pay for the damages. I don't want it's gonna be a first place. You gon' need first aid. Think you need bandages. You knew I'm about to lock it. I'm the monster they was looking for, just like the Loch Ness. They think they gon' knock me off the throne, they better stop it. Esam iebraukuši. Pam. Tā jāuzņem laiks. Cik Riča ilgi brauks? 4:47. Apskatīsimies, cik ilgi Riča brauks. Pa lielam starpību tikai kāds 2 minūtes. Cik ielai? 7 litri. Aizbrauksim pie mēs dibenas. A few minutes later. Tā, beidzam kārtējo pauzīti. Šoreiz Jēkabpilī. Mēs ar Riču tagad ležam uz Tīnošu cirkuli. Mārtiņu palaidām pār Daugavoju un uz mājām ātrāk.
Uztaisim reset un poiehali. Tā, skatos, to Kijā nevar saprast. Tie ir netīri logi, vai tur iekšā ir kameras. Baigi neriskēsim. Tā, līdz mums nākamajai pieturai 100 km. Nē, izskatās, ka loks netiks vienkārši. Vidējā ātruma radars. Tā, mazliet jāpaslēpjas. Opsā. Iebraucām Koknese. Izskatās, ka tie mākonīši kaut kur pa malām pazūd un mums viņi netraucēs. Šodien mums tik vien tādi sanāca aizbraukt līdz Daugavpilī, izbraukt parādus braucienu, kāpēc pusdienas un uz mājām. Sākumā it kā gribējās aizbraukt uz to kartodromu, Blāzma laikam saucās, bet, nezinu, kaut kā vēlme pārgribējās. Tā, esam jau tikuši līdz Zelmēm un mums līdz Tīnušu cirkulim 36 km vēl. Next stop. Tā, esam jau Lielvārdē. Kaut kā ļoti ātri tie kilometri griežās. Skatāmies, lai nepagriežās uz kreiso pusi. Saulē pie tam vēl diezgan grūti redzēt tos pagriezienus. Mēs Lielvārdē ir tā straujpīta atvērusies vai ne? No tām TikTok reklāmām tā nesapratu. Tā, izkārtne ir. Kaut kādas, jā, kaut kāda būvniecības darba vēl tur notiek. Vēl nav nekā. Gan jau, kad drīz būs. Tā, nu beidzot Ogrē arī iebraucām. Tā, policiju redzam. Kas tad nu notika? Laikam cita mašīna bija. Brauksim pa citu dzelzceļu. Līdz Tīnušu cirkulim pa otras pusi. Ogrē nenormāli sastrēgumi uz dzelzceļa pārbrauktuvi.
Kafijai? 6.5 hours later. Nu ko, braucienu beidzam šodien. Nobraucām 500 km. Tie kilometri griežās. Šodien pienākuši kārtēji kilometri klāt, 500. Un sezona kārtīgi vēl nav sākusies, bet jau pār 11 000. Sezona sāku ar 9 000 kapeikām. Kaut kā baigā ātri tie kilometri griežās. Tāds sajūta jau, ka tulītās būs jāmaina mocis.